Labrīt, labdien, labvakar! Es vēl joprojām esmu Paula. Karīna vēl joprojām ir savā siltumnīcā, savā atvaļinājumā, bet šis vēl joprojām ir raidieraksts Vairāk naudas kopā ar Karīnu Kulbergu. Un šodien mums solās ārkārtīgi interesanta saruna. Un šodien man ir pievienojusies ārste, psihoterapeite Agīta Tome. Čau, Agī! Sveika! Un šodien mēs runāsim par, manuprāt, tēmu, par ko ik viens no mums kādreiz ir aizdomājies, jeb par naudas psiholoģiju, par to, kādēļ mēs tērējam, kādēļ mums ir grūti krāt, kādēļ mums ir viegli nopirkt varbūt kleitu par 100 eiro un nākamajā dienā par to pārdzīvot. Lai arī man šķiet, ka nauda tādā pilnīgi prastā nozīmē ir vienkārši kaut kāds maiņas resurs, tas ir kaut kas, ar ko mēs tiešām varam nopirkt olas veikalā, bet tāpat laikā kaut kur tam visam pa vidu mēs tam esam piesējuši, manuprāt, arī ļoti lielu emocionālu nozīmi. Mēs mēdzam izjust kaunu, kaut kādu mazvērtību, bet tāpat laikā mēs varam izjust arī ārkārtīgi lielu prieku un kaut kādu varu un lielu pārliecību par sevi. Kādēļ tā ir? Man liekas, ka tas ir tāds ļoti plašs jautājums, kāpēc naudas nozīme ir tik apvīta ar dažādiem simboliem, ar metaforām, jo skaidrs, ka nauda jau nav tikai nauda. Tātad tas ir gan šis simbols, gan arī drošības sajūta, tas ir arī par pirktspēju, kādam arī tas ir par tādu varas sajūtu, un tur arī ir baudījums, tā kā tur ir, man liekas, ļoti daudzi dažādi slāņi, un kaut kā gribas īpaši pieskarties drošības sajūtas aspektam, jo, neapšaubām mēs dzīvojam tādā sabiedrībā, tādā laikā, tādā realitātē, kurā mēs īsti nevaram eksistēt bez finansēm. Tas droši vien būtu utopiski, varbūt tas ir iespējams, bet man liekas, ka īsti nē, un līdz ar to tad, tas kaut kā apauga ar dažādām sajūtām, ar pieredzēm, ar ikdienas salīdzināšanu ar citiem, sociālo mediju vidē. Tur ir tik ļoti, ļoti daudz, un gribas arī uzsvērt to, ka katram tas stāsts ir ārkārtīgi individuāls, jo droši vien to man gribēsies teikt pēc katras lietas, ko es pateikšu, tāpēc, ka katrs stāsts tiešām ir individuāls, un katra pieredzes un bērnības stāsti un visa tā salīdzināšana, tas viss kaut kā savīs tādā lielā murškulī, no kura mēs droši vien varēsim šodien sarunā kaut kādu tādu virskārtu pakasīt nost, paskatīties, kas tur varētu būt, bet galu galā jau tiešām tās atbildes katram būs savas. Tieši par to bērnību runājot, mēs iepriekšējā sarunā ar manu draudzeni tieši pieskārāmies tam, cik īstenībā ļoti liela nozīme ir tam, kā vecāki ir runājuši par naudu, kā viņi mums ir stāstījuši par naudu, jo, piemēram, manai draudzenei vecāki teica, ka viņiem nekad nav bijusi nauda un nekad līdz ar to arī nebūs nauda. Man atkal bija citādāk, kad man šķita, ka mums tā nauda ir, bet man nešķita arī, ka tas ir kaut kas, pēc kā varbūt ir nenormāli jāalkst. Cik liela taisnība tā ir, kad tiešām to mūsu kaut kādu, man gribētos teikt, 90% varbūt ievieš tieši tā bērnības un tā ģimenes pieredzētā daļa? Interesanti, ka tu piemini proporciju, jo patiešām man arī būtu ļoti interesanti kaut kā salikt tā arī skaitliski, kā tad varētu būt. Es par šo neesmu redzējis konkrētus pētījumus, bet iespējams, ka būs nākotnē, bet pavisam noteikti bērnības pieredzē ir liela nozīme, un te gribas atsaukties uz nelabvēlīgām bērnības pieredzēm, kas ir tāds koncepts, kas raksturo tad nelabvēlīgus notikumus, kas ir atgadījušies ar cilvēku faktiski no ieņemšanas brīža, citreiz tur diferencē no teiksim, piedzimšanas brīža, tad vai skaita grūtniecības periodu vai nē, un tātad no dziļas bērnības līdz pat 18 gadu vecumam. Un tur, protams, ir iedalījums, tur ir gan vaļdarbīgas pieredzes, gan nolaidība, gan dažādas pārmaiņas saimniecībā, mājās, piemēram, vecāku šķiršanās vai lielas krīzes, tostarp arī sociāla-ekonomiskie faktori, ja tātad. Un tas, ko rāda pētījumi, ka jo vairāk ir šo te nedrošo bērnības pieredžu, kas tātad ir nelabvēlīgas un jo vairāk tās akumulējas, jo lielāka ir iespēja, ka cilvēkam būs tāda iekšēja nedrošības sajūta. Un, kad es saku iekšēja nedrošības sajūta, es runāju par
nedrošu piesaisti, un tas arī ir tāds vēl viens koncepts, tā ļoti saīsinot tādu garāku stāstu, tad principā iedala vai nu ir droša piesaiste cilvēkam vai nedroša piesaiste. Un tas, protams, ietekmē daudzas dažādas dzīves jomas, gan attiecības ar sevi, gan arī ar citiem. Un tātad, jo vairāk šo te nelabvēlīgo bērnības pieredžu, jo lielāka iespēja, ka būs nedrošāka piesaiste. Un jo lielāka iespēja, ka ir nedrošāka piesaiste, jo sarežģītākas patiesībā ir attiecības ar naudu. Un tie ir ļoti dažādi pētījumi, dažādi dizaini. Tur gan skatās tā kā punktveidā pētnieki uz cilvēkiem un pēta, vai viņiem tad ir bijušas, teiksim, anketēšanas veidā, vai ir bijušas šīs te nelabvēlīgās, nedrošās bērnības pieredzes un kādas ir attiecības ar naudu. Arī, protams, ir tādi longitudināli ilgāki pētījumi, kur skatās, teiksim, konkrētu cilvēku grupu, kā viņi ir attīstījušies, auguši, bet tas man liekas ļoti, ļoti interesanti, ka mēs varam pat izpētīt tādā zinātniskā ceļā arī pamatot to, ka tā agrīnā nedrošība veido kaut kādu fonu, kurā ir apgrūtinātas attiecības ar naudu. Un to arī pieminēja kaut kādas tādas naratīvas, vārdus, teikumus, idejas, gan verbāli, gan arī neverbāli, ko mēs uztveram no vecākiem vai no primāriem aprūpētājiem, kas veido kaut kādu tādu iekšēju stāstu, kas ir tas internalizētais pie sevis paņemtais stāsts, kā tad mēs attiecamies uz naudu, jo es domāju, atkal tik ļoti, ļoti daudz dažādo stāstu, bet es domāju, piemēram, kā ir tad, ja vecākiem ir, piemēram, ja tā ir dzīve trūkumā, tas skaidrs ir, tātad viens stāsts, vai ne, kur šī te tāda trūkuma, nedrošības sajūta, es ticu, var pārtapt un aiziet arī līdzi dzīvē. Un tad droši vien, ja mēs tā ļoti simplistiski uz to raugāmies, tad droši vien varētu būt tādi divi biežākie scenāriji, kur vienā stāstā tā sajūta iet līdzi un varbūt tā ir tāda lielāka taupība, lielāka nedrošības sajūta, kaut kā iespējams grūti šķirties no naudas. Katram būs citādāk, bet tas varētu būt viens virziens, un otrs virziens varētu būt tāda, iespējams tāda bravūrība, tāda varas sajūtas meklēšana, vēlme, teiksim tā, es izmantošu vārdu izšķērdīgā veidā, varbūt piedzīvot dzīvi, tātad gūt šīs te pieredzes caur finanšu līdzekļiem, un te, protams, arī rodas jautājums, kas tad ir norma, kas tad ir normāls attiecības ar naudu, kas droši vien nav arī tik viegli atbilde, bet, manuprāt, tas ir līdzīgi kā psihoterapijas procesā, ka, ja cilvēkam ir problēma, tad to problēmu var risināt. Ja ir tas diskomforts, tad ar to var strādāt. Ja pašam ir sajūta, ka viss ir labi un nav tā, ka tur romantisks partneris vai ģimene izsaka lielas pretenzijas, un tas viss kopā rada tādas lielas grūtības attiecībās, tad droši vien jau, ka vairāk vai mazāk viss ir kārtībā. Bet vai tas ir kaut kas, ko mēs varam mainīt? Respektīvi, ja tas ir kaut kas, ko tur vēl pirms mūsu dzimšanas, kas man šķiet tā tad ir ļoti dziļi potenciāli iekodēts mūsos iekšā, un ja mēs runājam vēl par kaut kādām tām ģimeņu traumu vai kaut kādu likstu pārdzimšanām un ka tie cikli kaut kā mums jāpārauj, ka tas ir iespējams potenciāli kaut kas, kas ir sācies varbūt vēl pat pirms mums, pirms mūsu vecākiem. Cik reāli ir kaut ko tādu mainīt, kaut kādus negatīvos uzskatus par naudu vai to pašu nedrošības sajūtu, kā to var mainīt? Manā pieredzē, ja terapijā parādās cilvēks, kurš vēlas risināt attiecības ar naudu, tad, es izmantošu hiperbolu, gandrīz vienmēr tas ir par kaut ko citu. Tas ir par kaut ko dziļāku, plašāku, un skaidrs, ka tas prasa diezgan ilgu laiku. Atkal katram individuāli, bet tas prasa laiku to atrast, apzināties, ar to sākt strādāt un kaut kādā brīdī iespējams vai samierināties vai sākt darīt citādāk. Es domāju, noteikti ir iespējams mainīt attiecības ar naudu, un patiesībā liekas arī, ka attiecības ar naudu ir tāds ļoti interesants koncepts, jo tā ir tāda mazliet
vai pat ļoti asimetriska situācija, tāpēc, ka attiecības ar citiem cilvēkiem, tur ir kaut kāda dinamika, tur kaut kas var notikt, kaut kas var mainīties no abām pusēm, mēs varam izrunāt, mēs varam sakonfliktēt, mēs varam atrast kopsaucēju, attiecības ir attiecības. Mm, Es domāju, ka attiecībās ar naudu tur tas interesantais ir, ka nauda mums nepastāstīs priekšā. Kas tad, Kā kas viņa tad iet? jā, tieši tā. Kas tad mūsu attiecībās nav Jā. kārtībā, vai ko tad varētu uzlabot? Protams, ka nē. Un līdz ar to šķiet, ka attiecības ar naudu apauga ar mūsu pašu, tātad, kā jau mēs runājām, pieredzēm, simboliem, arī realitāti, bet arī tas apauga ar tādu sajūtu. Rodas tāda sajūta, kad tas, ko tu teici par to, kad atnākot uz terapiju un gribot strādāt ar kaut kādām attiecībām ar naudu, ka tas īstenībā nav nemaz par to, kad tā mūsu uzskati vai tas, ka mēs piesienam tam vērtību, ir tā kā tāds ne kā spogulis vai kaut kāds portāls, bet tā kā, ka tas ir tas, kurš atspoguļo mūsu kaut kādu iekšējo pasauli, kad varbūt, ja kādam ir vieglāk tērēt, bet tāpat laikā viegli krāt, tad tas varētu liecināt par kaut kādu pārliecību, vai ka tu tā kā uzticies sev, un ja ir kaut kas citādāk, tad atkal par kaut kādu neusticēšanos vai kaut kādu nedrošību. Jā, man liekas, spoguļu metafora ir absolūti brīnišķīga, jo tas ir kaut kādā mērā tāds greizais spogulis, ka tas ir tas, ko es domāju par tām attiecībām ar naudu, ka liekas ir vērts ik pa laikam paraudzīties uz tām, paskatīties, jo tā tad nauda mums nepateiks priekšā, kas ir tā problēma, un ka tur tiešām ir tā asimetrija, ka tur ir mūsu projekcijas, mūsu fantāzijas par naudu, mūsu pagātnes pieredzes, realitāte, dažādi simboli, un es domāju, ka caur attiecībām ar naudu un tādu, ik pa laikam, es teikšu, iečekošanos, arī mēs varam ļoti daudz ko par sevi uzzināt. Piemēram, es domāju par tādu lielu taupīšanu, grūtībām šķirties no naudas, ka nereti, un jau atkal katram individuāli, bet varbūt tāds viens virziens, kurā varētu pētīt, ka iespējams tur ir tāda milzīga, neizturama, smaga, teju bezdibenīga nedrošības trauksmes sajūta, ka ir tik ļoti grūti palaist kontroli vaļā, nonākt tādā bezkontroles, iespējams bezpalīdzības sajūtā, ka no tās naudas kaut kādos brīžos ir jāšķiras tajos mirkļos, kur varbūt tas liekas pārmērīgi. Un atkal es domāju, ka tas izriet no tā iekšējā diskomforta, vai tas rada diskomfortu vai nē, jo, ja tas rada diskomfortu, tad droši vien tas ir kaut kas tāds, ko risināt, un ja nē, tad atkal jau viss droši vien ir plus mīnus kārtībā. Bet tātad viens tas stāsts par taupīgumu, manuprāt, būtu par lielu nedrošības baiļu sajūtu, kas, es domāju, varētu būt tas pirmais slānis. Un tad, protams, rodas jautājums, kā tad tās attiecības ir veidojušās, kas tad ir noticis iepriekš, kādas ir bijušas ģimenes attiecības ar naudu, un tātad kas tad notiek tajā brīdī, kad cilvēks iespējams saskaras ar to savu bezpalīdzīgo daļu, kas varbūt ļoti smagnēji. Un varbūt pirmajā brīdī šis cilvēks dzīvo tādā taupības režīmā, varbūt kaut kādas baudas sev liedz, un varbūt liekas, ka viss pat ir kārtībā, bet man liekas, ka tā grūtība parādās tajā mirklī, kur tā ir vai lielāka summa vai kaut kāda īpaša dzīves situācija. Es nedomāju tādas milzīgas krīzes, bet vienkārši kaut kas tāds, ka ir jāšķirās no naudas, un tad varbūt cilvēks saprot, bet kaut kas nav labi, man ir grūti, es sajūtos bezkontrolē, vai vienkārši varbūt ir tāda nespecifiska trauksmes sajūta, ko ir kaut kā ļoti grūti aprakstīt. Es klausos, un es visu laiku māju ar galvu, jo tā kā es tik ļoti saprotu, ko tu saki, jo mēs daudz šajā podkāstā runājam par drošības pilveniem un krāšanu un ieguldīšanu, un es nesen arī pati nonācu pie atklāsmes, ka man tas drošības pilvens sen vairs nav par drošības pilvenu kā naudu, kura ir nebaltām dienām, ka tas burtiski ir šobrīd mans drošības pilvens arī emocionāli. Un manuprāt, tas no vienas puses ir
Ok, forši, jo tas man ļauj viņu audzēt brīvāk, jo es zinu, ka es jutīšos labāk, ja tur būs lielāka summa, man būs tā lielāka drošības sajūta. Bet atkal ir situācija, kad ir jāpatērē tā nauda vai ir kaut kādi lielāki tēriņi, kam speciāli tas drošības pilns loģiski ir domāts. Bet, ja es redzu, ka tā summa noiet zem konkrētas kaut kādas summas, kas man galvā rada to iedomāto man drošības sajūtu, tad viss tad ir tā trauksme, ir tā nepārliecinātība. Tad man uzreiz ir tā, Dievs, ja nu es vairāk nekad viņu vairs nenopelnīšu, neiegūšu atpakaļ, vai ne? Un es nezinu, cik pareizi ir skatīties uz drošības spilvenu, kā burtiski drošības spilvenu. Mm. Man liekas, ka tas ir kaut kādā mērā neizbēgami. Jo man šķiet īstenībā, cik jauki, ka tu uzrunā šo, jo man šķiet, tas ir tik gan burtisks, gan simbolisks veids, kā uz šo raudzīties, jo drošības spilvens, patiesi burtiskā veidā drošība. Tā ir drošība. Un tas, kas liekas interesanti, ka, protams, ir gan daudz informācijas, teiksim, no finanšu un ekonomikas ekspertiem, cik lielam ir jābūt drošības spilvenam, tur dažādi veidi, kā to aprēķināt. Un cilvēki par to runā, es domāju, bieži tādā strukturētā veidā, kas arī ir, man liekas, ļoti vērtīgi uz to tā paraudzīties, tāpēc, ka neizbēgami ātrāk vai vēlāk tas, es domāju, vismaz kaut nedaudz katram apauga ar kaut kādu emocionālu fonu, un tas ir tik interesanti, ka patiešām mēs varam nereti naudas summai piešķirt emocionālu vērtību, ka tā pievienotā vērtība šajā gadījumā ir tas emocionālais, afektīvais fons, ar ko mēs dzīvojam. Un vēl arī, man liekas, ļoti interesanti stāsti, kur kādreiz cilvēki dalās, ka ir kaut kāds drošības spilveni, piemēram, vai iekrājumi, vienalga kaut kāds mērķis, ko viņi sasniedz, un tik līdz tas ir sasniegts, tad tas pakāpjas tālāk, ir nākamā latiņa. Un te es nerunāju par kaut kādu inflācijas procentu vai tādu racionālu situāciju, bet kur tiešām pie sevis var atpazīt, ka, bet man nepietiek. Un tad man vajag vairāk un vēl vairāk, un iespējams ir grūti šķirties no tās naudas. Varbūt arī nē, tas atkal individuāli, bet tas ir tik interesanti, ka tas apaug ar dažādām sajūtām, un tas atkal, manuprāt, ir tas atgādinājums, ka ir vērts ik pa brīdim paraudzīties uz savām attiecībām ar naudu, jo citādi, man liekas, var tajā aizmirsties un var sākt vienkārši darīt, neaizdomājoties bez tādas apzinātības, kas, protams, tas nav obligāti slikti, tas var būt apgrūtinoši, tas var nebūt nekā, bet es domāju, ka no tā var daudz ko jau atkal par sevi kaut kā iemācīties un uzzināt. Kas ir tie, varbūt, kaut kādi jautājumi, ko man vai jebkuram, kurš klausās, kurš grib iečkoties ar savām attiecībām ar naudu, kas būtu tās lietas, kurām vajadzētu varbūt pievērst uzmanību? Tad pats pirmais droši vien būtu, kāpēc es tagad gribu iečakoties. Pēc kā? Nevis tāpēc, ka podkāstā tā teica, bet ka tur noteikti ir jābūt kaut kādam zemākam akmenim. Protams, nekas šeit nebūs vienkārši, tiešām. Jā, bet iespējams, ka tas ir pavisam primitīvi, un tāpēc, ka tas ir dzirdēts jautājums, tā tiešām tas tā var būt, bet varbūt arī ir kāds iemesls, ka tiešām ir kaut kāda trauksme fonā, ko, man liekas, ir vērtīgi sajust, identificēt, jo nereti tas jau ir, tā ir puse no uzvaras, jau identificēt to, kas notiek iekšā, un tad jau var sākt domāt, ko ar to darīt, vai kaut ko ar to darīt. Bet liekas, ka arī tikko tad runājām par drošības spilveni, es domāju, ka tas ir arī labs jautājums, ko sev uzdot. Ir, protams, cilvēki, kas to neveido, bet tad varbūt jautājums, kāpēc es to nedaru? Ja nevaru, kāpēc? Tad, protams, ir sociāla ekonomiska faktori, arī skaidrs, tā ir realitāte. Ja veidoju, vai man ir skaidrība, cik daudz man vajag, kāpēc tieši tik, kā es to balstu, vai tas ir kaut kā racionāli, tāpēc, ka eksperts ABC teica, vai draugi, vai vienalga kāds, vai tas ir, es kaut kā jūtos tā, ka man ir vajadzīgs tik un tik. Un droši vien arī tas jautājums varētu būt, kā kopumā es jūtos dodot un saņemot. Tas gan ir mazliet plašāks jautājums, protams, tas nav tikai par naudu, man kaut kā gribas arī vilkt uz tēmu par dāvanu saņemšanu un došanu. Tas arī, un tas jau neizbēgam arī, protams, ir saistīts ar naudas jautājumu. Piemēram, nereti cilvēki jūtas tā, ka, ja man uzdāvināja šādu, manuprāt, fantāzija par šādu summu, tad man tas ir tā kā jākompensē līdzi, tad arī man ir jāpielāgo tā summa, ko tur, dāvankartē vai kaut kādā dāvanā. Tas arī ir interesanti, cik viegli ir saņemt dāvanas, komplimentus,
Te mēs varam ļoti plaši, es domāju, raudzīties. Un, ja ir kaut kāda apgrūtinājuma sajūta, tad droši vien nākamais jautājums ir, nu, kas tieši, kā es jūtos, vai tā ir vainas sajūta, vai tas ir kauns, kas ir tiešām ļoti tipiski naudas kontekstā, vai ir bail, vai tā ir nedrošība, varbūt ir lepnums, varbūt pat var atpazīt varas sajūtu, varbūt tur ir kaut kas par statusu. Nu, tiešām to virzienu ir ļoti, ļoti daudz, un par kaunu patiesībā ir interesanti, ka es nesen lasīju kādu pētījumu, kur tika apskatīts tāds koncepts. Neatceros šobrīd, kā viņi to nosauca, bet tur bija kaut kāda ideja par finanšu spirālēm un pašvērtējumu. Tur, nu, kaut kāda tāda ideja, kaut kāds tāds virziens. Un tur tā doma bija tāda, ka cilvēki, kur nonāk finansiālās grūtībās, nereti piedzīvo kaunu, un tas piedzīvotais kauns izveido tādu apburto loku, kurā tas vēl vairāk padziļina tās finansiālās grūtības, jo, jo vairāk cilvēks izjūt kaunu, jo vairāk tas liek noslēgties, nerunāt par problēmām, nemeklēt palīdzību, jo kauns kā afekts ir tās, kas mums tiešām liek slēpties, sarauties burtiski, arī ķermeniski, un tas, protams, arī uzvedībā mēdz parādīties. Ja ka tā tad šīs te attiecības ar naudu kļūst vēl apgrūtinātākas, kas var vēl padziļināt parādus vai saistības un novest pie vēl lielākām finansiālām grūtībām, un tad vēl lielāka kauna, ka tas ir tāds tiešām savstarpēji saistīts loks. Bet ko darīt, ja man šķiet, ka kaut kādā momentā es piefiksēju, ka man ir kaut kas, par ko potenciāli varbūt es varētu kaunēties, vai kā nepakļauties tam apburtajam lokam? Mhm, mhm. Šis vispār ir interesanti, jo es lasīju, gatavojoties arī mūsu sarunai, lasīju dažādus pētījumus, un man likās interesanti, ka nereti pētnieki izmanto tādus ļoti vienkāršus vingrinājumus, piemēram, kur tiek pētīts kauns, attiecības ar naudu un pašvērtējums, nu, kaut kādi tādi līdzvērtīgi, līdzstāvoši, blakus stāvoši koncepti, ka tā ideja ir tāda, ka, piemēram, ja cilvēks kaut kādā konkrētā brīdī sajūt vairāk kauna, pašvērtējums kaut kur ir samazinājies, tas ir acīm redzami tajā situācijā saistīts ar naudu, tad pētījumu ietvaros tiek doti kaut kādi pašvērtējumu paaugstinoši vingrinājumi. Nu, tur tiešām ļoti tādā primitīvā veidā, tur, piemēram, atcerēties, ka pēdējo reizi cilvēks jutās lepns par sevi vai jutās droši, un tad ar skalu palīdzību pēc tam nosaka, vai mainās iekšējā sajūta par sevi, nu, tādā punktveidā. Tas, ja, protams, neraksturo visu cilvēku dzīvi, bet ka tie mazie vingrinājumi patiesībā palīdz sajusties drošāk, palīdz paaugstināt pašvērtējumu tajā brīdī. Nu, protams, ka tik vienkāršotā veidā droši vien ikdienā mēs nevaram sniegt tādu, varbūt ātrā palīdzība, neatliekamā palīdzība kaut kādā brīdī, bet kas palīdz sajusties drošāk, bet ilgtermiņā, es domāju, tas ir tāds dziļāks stāsts, jo, ja ir kaut kāda nedrošības sajūta vai kauns, tad ir jautājums, par ko tieši, no kurienes tad varētu tas kauns nākt. Un, protams, ir kaut kāda daļa arī, ko mēs katrs pie sevis varam apzināties, atkal iečekoties, padomāt, sajust, saprast. Ir droši vien arī kaut kāda daļa, kuru ir grūtāk aizsniegt pašam, bet man liekas, ka tas var būt ļoti vērtīgi, iedot sev telpu un tādā rūpīgā, drošā, iejūtīgā veidā paraudzīties, kas tad tas varētu būt, jo, pirmkārt, kauns ir absolūti normāla emocija, tā ir ļoti sociāla emocija, tā mūs nereti pasargā no situācijām, bet reizēm, protams, arī kaut kur attur. Un man liekas, arī ļoti palīdzoši ir dzirdēt citu cilvēku pieredzes stāstus, kas dalās, un man liekas, šobrīd arī ir ļoti pieejama šī informācija, kur, es domāju, daudzi brīvi dalās par savām iekšējām pieredzēm, ka zināt, ka, bet es neesmu viena vai viens ar šīm sajūtām, ir vēl citi cilvēki, kuriem šis sagādā kaunu, un ka varbūt tas, kas izskatās no malas, tāds zaigojošs, spīdīgs, skaists, visiem taču viss ir kārtībā, ka tā nemaz nav tā realitāte. Jo es domāju, saskarties ar savu kaunu nozīmē arī saskarties kaut kur ar tādu savu, negluži bezpalīdzīgo, bet tādu ļoti ievainojamu daļu. Tur var būt arī bezpalīdzība, bet vairāk tas par tādu iekšēju ievainojumu. Nu jā, ka tas tāds ļoti tāds kaila, Jā. manuprāt, kaila sajūta, vai manuprāt, vispār
runāt par naudu jau tā Mhm. ir kļuvis, manuprāt, aktuāli tikai pēdējos kaut kādus, nezinu, 5, cik 7 gadus, kad agrāk tas vispār man šķiet bija tāds milzīgs tabū gluži par to, kad ja mēs nerunājam par to, kas notiek mums mājās aiz aizslēgtām durvīm, tad mēs nerunājam arī par to, Mhm. kas notiek mūsu maciņos vai bankas kontos, bet vai tā kaut kāda iekšējā kauna sajūta, apzināta, neapzināta, vai tas varētu būt kaut kāds iemesls, kādēļ mums nekad nepietiek, vai Mhm. kādēļ par to pašu krāšanu vai nopelnīšanu, nezinu, es darbojos uz projektiem un sadarbības līgumiem, un man vienmēr šeit nopelnīju, bet es taču varu vairāk, es taču varu vēl, vai ne? Mhm. Vai tur arī ir kaut kādas paralēles ar to Mhm. kaunu sajūtu? Es domāju, noteikti varētu būt. Man pat gribētos iet līdzīgā, bet mazliet plašākā virzienā uz pašvērtējumu, ka, nu, kā jau mēs runājām sākumā, ka tas ir tik ļoti interesanti, ka mēs varam piešķirt konkrētai summai kaut kādu arī vērtējumu, gan par drošības spilvenu, gan arī par tādu iekšēju sajūtu, jo tas droši vien arī rada jautājumu, nu, kāpēc tad mēs tā kā mēģinam piešķirt vērtību sev, cilvēkiem, rīcībām, lietām caur naudu, un, nu, tā atbilde droši vien atkal katram būs sava, bet man liekas, ka kaut kādā mērā tas ir par to, um, ka tas ir tāds vienkāršs veids, tāda vienkārša atbilde uz ļoti sarežģītu jautājumu, ka, nu, tas ir skaitlis. Tas Mm. ir vienkārši skaitlis, un tas iedod kaut kādu atskaites punktu, un man liekas, ka mēs kā cilvēki ļoti meklējam struktūru un no tādas trauksmes uz drošības sajūtu, un arī es atsaucos uz pētījumiem, kur bieži arī pētnieki cenšas atrast struktūru, Jā, noanketēt, kaut kā un to salikt to vieglāk, stāstu. vieglāk ir uztvert, jā, Tieši manuprāt. tā, jā. Un un līdz ar to tad par pašvērtējumu atkal atgriežoties pie pētījumiem, interesants ir tas jautājums, nu tātad vistas vai olas, teiksim, dilemma par to, ka, kas tad nāk vispirms lielāki ienākumi, un tad paceļās pašvērtējums, vai vispirms paceļas Mm. pašvērtējums, un tad paceļas ienākumi. Tomēr pētnieki galu galā nonāca pie secinājuma, ka vispirms tomēr ienākumi palielinājās. Un Aha, tad pieaug tāds pašvērtējums. es cerēju, ka būs otrādi. Jā, nu jā, es domāju, ka, nu, protams, ka tur ir droši vien abi ceļi iespējami, Mm. un man arī ir ļoti daudz jautājumu par šo pētījumu un Jā. vispār tādu metodoloģiju, Mm. nu kā tad to nosaka, un cik tad ļoti mēs varam spriest par katru cilvēku, ja ir tik milzīgi daudz datu, bet Jo man arī jā. interesē, kad vai tā pašvērtība pieaug, bet vai viņa pieaug tādai, ka mums sabiedrībā šķiet, ka, ja tu nopelni vairāk, Mhm, tad tas nozīmē, ka tu esi kaut kā vairāk vērts. mhm. Un ka tā iespējams pat nav tā pašvērtība, ko mēs justu no savu kaut kādu instinktu vai zemapziņas līmeņa. Jā. Jo man kaut kā, nu labi, ja mēs runājam par kaut kādu manifestēšanu vai kaut ko, tad visi vienmēr saka, ka, ja tu pacēl savu vibrāciju, ja tu pacēl to, kā tu sevi redzi, tad loģiski tev arī visi tā tava, tas veids, kā tu sev pasniedz, un iespējams, ka tas tā kā ļauj tev pievilkt kaut kādus jaunus veidus, kā nopelnīt. Tā kā tas tiešām ir interesanti, jā, kad, nu vai tiešām, Jā, jā, vai ne? vai tiešām tā pašvērtība ir tā mūsu pašvērtība, vai tā pašvērtība ir tā, ko mums īstenībā ir uzlicis viss, ko mēs redzam apkārt. Jā, jā, bet nu neapšaubām tajā brīdī, kad ir lielāki ienākumi, ja teiksim, nu, salīdzina tu cilvēkus ar mazākiem, lielākiem ienākumiem, tad nu, tomēr pieaug drošības sajūta. Un skaidrs, ka nu, nauda jau arī, kā tu vaicāji sākumā par to un pieminēji to, ka nu, tas ir vienkārši, principā tas ir tikai maiņas līdzeklis, bet skaidrs, ka tas ir arī daudz vairāk. Bet tomēr, nu, ja ir tā nauda, tad ir iespēja arī nopirkt citas jaunas pieredzes, piedzīvot kaut ko. Un tad, protams, arī ir tā dilemma, nu tad vai nav tā, ka mēs strādājam vairāk, pelnam vairāk, mazāk atpūšamies, un tad tur vēl, nu, es domāju, liela spriedze var rasties arī ap to, ka iespējams ir, nu, tāda, nu, es domāju par cilvēkiem, kuriem varbūt ir tāda
vajadzība noturēt esošo ienākumu līmeni, bāžas par to, ka varētu kaut ko zaudēt, varbūt arī kāda sāncensība, jo, tas ir diezgan sarežģīti. Piemēram, ja ir cilvēks viens vai izvēlas tur, teiksim, veidot attiecības, ģimeni, un apkārt visiem citiem mēs redzam, ka ir citādāks materiāls stāvoklis, tas noteikti rada sajūtas. Un es domāju, ka arī abos virzienos tas iet gan tad, ja mēs redzam, ka apkārt visiem citiem izskatās, ka veicas labāk, varbūt rodas fantāzija, ka viņi arī ir laimīgāki, veiksmīgāki, vērtīgāki pēdiņās. Mm. Un, un arī, protams, otrādi, ja mums ir izskatās, ka labāks materiālais stāvoklis kā apkārt cilvēkiem, tad kā mēs jūtamies? Vai gribas ļoti daudz dot un dalīties, vai varbūt ir kauns teikt, ka mums ir tik vai kaut ko rādīt, varbūt negribas stāstīt par kaut kādiem pirkumiem vai par savām iespējām. Tur daudz to iespējamo ceļu ir. Un tieši tas, ko tu teici par to, ka mēs paši veidojam kaut kādus pieņēmumus par to, ko tas nozīmē, un tāpēc mums šķiet, ka, ja es nopelnīšu, nezinu, vairāk, 500 vairāk vai 1000 vairāk, tad es noteikti būšu laimīgs. Kas ir tas, kas mums liek, vai kā mums paskatīties uz to, lai mēs saprastu, ka īstenībā šis ir ok. Jo tieši man šeit tas, ko tu teici iepriekš par to, ka tas ir skaitlis un ka mūsu galva darbojas, manuprāt, kaut kādā decimāla sistēma skalā, vai ne? Ka mums šķiet, ka 1 ir slikti un 10 ir super. Vai ka 100% ir nice un 49 nav vairs tik nice. Un tāpēc man šķiet, ka iespējams, ka tā nauda ir tas, kas mēs redzam, loģiski 2000 vairāk kā 200, vai ne? Bet vai tas uzreiz nozīmē, ka tu arī jutīsies labāk par sevi? Kā zināt to, vai kā sajust to, kad ir pietiekami? Man liekas, ka tā tiešām ir tāda iekšēja sajūta, ka tā drošības, pietiekamības sajūta ir ļoti, ļoti iekšējā pieredzē bāzēta, jo, protams, ka tam ir realitātes aspekts, ja cilvēks ikdienā ir tādā pozīcijā, ka visu laiku ir jādomā par drošības sajūtu, tādā ziņā, ka vai es varēšu nomaksāt rēķinus, vai man pietiks, vai es iztikšu līdz nākamajai algai, vai es varēšu apģērbt bērnus. Tās ir fundamentāls, principā eksistenciālas lietas, par ko nākas domāt, un tas, es domāju, ir ārkārtīgi noguldinoši. Bet tas ir, teiksim, viens stāsts, kur iespējams, ka tā praktiskā situācijas maiņa un uzlabošanās ir tā, kas varētu diezgan daudz ko mainīt arī iekšējā sajūtā par drošību. Bet, ja tas ir vairāk par to iekšējo stāstu, ka it kā visam pietiek, bet tomēr liekas, ka vajag vairāk, un ir tāda kā trauksme, ka vajag vairāk, un arī tā tava ideja, ar ko dalījies, ka kādam cilvēkam varētu būt fantāzija, ka nopelnīšu vairāk, un tad es būšu laimīgāks vai laimīgāka. Un tur jau, man liekas, tiešām tas izriet no kaut kādas tādas plašas, ilgstošas pieredzes, kā tas ir veidojies. Arī tu pieminēji salīdzinājumu ar citiem un sociālo mēdīju sakarām. Tad te nāk prātā tas, ka atkal pētījums, uz ko gribas atsaukties, tas gan bija mazliet cits konteksts. Tur tā ideja bija tāda, ka pusaudžiem tika piedāvāts, bija tātad 2 grupas. Viena grupa lietoja sociālos mēdījus kā ierasts un sekoja tiem cilvēkiem, kam sako sociālajos tīklos, un otra grupa sāka sekot cilvēkiem dažādos ķermeņos. Tātad smalkākos, mazākos, lielākos, atšķirīgos ķermeņos. Un tas, kas bija interesanti, ka tā grupa, kas veidoja ap sevi lielāku dažādību, sajūtās arī paši par sevi labāk. Un tas man liekas tik interesants koncepts par to, ka, ja mēs redzam tikai to vienīgo stāstu, kur viss ir uzspodrināts un protams, es pārspīlēju. Es domāju, ka atklātībai arī sociālo mediju laikmatā ir liela vieta, un arī, man liekas, šobrīd cilvēki arvien atklātāki kļūst, bet kopumā, ja ir tikai tā viena naratīva, kur visi ir, teiksim, piefotošopēti un ar brīnišķīgām ceļojuma iespējām un visu pārējo, tad varētu būt arī tas salīdzinājums un var sākt likties, ka tā ir tā norma, uz ko ir jātiecās. Tāpat arī, es domāju, tādā plašākā kontekstā, piemēram, par to, ka šobrīd ir tāds
GLP-1 agonistu uzvaras gājiens, ja tātad endokrinoloģiski medikamenti, kas tiek izmantot cukurdiabēta ārstēšanā, bet arī samazina svaru, ka var sākt likties, ka tā ir norma, ka tie cilvēki, ko mēs redzam sociālajos tīklos, bildēs, ka visas šīs te slavenības, kurām mainās ķermeņi, nu, sāk veidoties arī kaut kāda fantāzija par to, ka nu, tā mums tagad visiem ir jāizskatās, ka tas ir kaut kāds tāds skaistuma etalons. Un man liekas, ka tas pats arī ir ar jautājumiem par naudu, ka gribas kaut kā pielāgoties, un tas rada tādu spriedzi un steigu, un arī FOMO, tādu fear of missing out, ka man jau tad arī vajag, ja jau citiem tā ir, tad jau tā ir normāli, un ka tas nozīmē, ka ar mani ir kaut kas slikts vai kaut kāda neadekvātuma sajūta. Tie sociālai tīkli man šķiet visos dzīves aspektos mūs kaut kā gan par laimi pozitīvi, bet ja mēs kaut kā nemākam varbūt utilizēt viņus pietiekoši labi, un tad tas, ko es dzirdu, ka mums ir jāpievērš uzmanība, kam mēs sekojam vai kā mēs trenējam tos savus algoritmus, un lai veidotu tādu dažādību. Bet man arī šķiet, ka atsaucoties uz iepriekšējo sarunu ar manu draudzeni Sindiju, kad mēs runājām par to, ka mēs it kā zinām, kas mums jādara ar to naudu. Mēs zinām, ka mums ir jāveido drošības pilvens, mēs zinām, ka šobrīd runā par ieguldījumiem un ka tas ir svarīgi. Kādēļ mēs varam apzināties un zināt to, kas mums ir potenciāli jādara un zināt, ka jā, tā būtu labi, bet tāpatās mēs to atliekam. Nākamnedēļ, vai tad, kad es nopelnīšu vairāk, vai 1. janvārī, vai tagad 1. septembrī, kādēļ cilvēks var apzināties, bet tomēr nedarīt tās lietas, kas potenciāli viņam nāktu par labu. Man liekas, šis ir tāds fundamentāls jautājums, kas liekas nereti aizved arī cilvēkus uz psihoterapiju, jo man liekas, manā pieredzē tā ir tā terapijas būtība, kāpēc mēs zinām vienu, gribam darīt vienu, bet tomēr darām kaut ko citu. Un skaidrs, ka tā atbilde nav tāda viendimensionāla un ja tas būtu tik vienkārši, ja būtu tāda viena recepte, tad vienkārši varētu, tad pietiktu ar to zināšanu. Bet galu galā jau tas jau nav par tādu, manuprāt, tas nav tikai par finanšu pratību, ka tas ir arī par to iekšējo stāstu, kā mēs redzam sevi, kādas ir attiecības ar naudu, arī es domāju par to, ko tu pieminēji par to plānu atlikšanu un iekrājumu ieguldījumu atlikšanu, teiksim, man patika, nesen bija kāda vides reklāma, ko es redzēju arī par ieguldījumiem, kur bija, neatceros precīzi, bet tur, manuprāt, bija 98 tātad dzimšanas dienas kūkas, 98 divas tātad svecītes, un tas teksts bija aptuveni, ka, kad tad beidzot sākt ieguldīt, vai, tad, kad būs tā 98. dzimšanas diena. Un tas tiešām ir brīnišķīgs jautājums par to, kāpēc tad mēs atliekam, jo liekas, ka šī brīža gratifikācija, tā bauda šajā mirklī kaut kā ir redzama, taustām. Tu pieminēji kleitu par 100 eiro. Ja var nopirkt kleitu, uzvilkt kleitu, just baudu, priecāties, bet tie ieguldījumi un tā pensija varbūt ir vēl 30 plus gadu attālumā. Tas liekas tik tālu un varbūt ir grūti arī iztēloties sevi tajā mirklī. Es gan domāju arī, ka ja tā ir, es mazliet novirzīšos, es iedomājos, teiksim, par vecākiem vai vecvecākiem, kas mēdz teikt, ka tas jau kaut kad jau tā, ka tā pensija būs, tad jau domās, kaut kā jau tiks galā, kas, protams, bieži vien krīt pēc tam iespējams uz bērnu pleciem. Protams, ka katra ģimene savas finanses organizē savā veidā, un tas nav tāds iekalts likums, ka tā ir jābūt, bet kaut kur tas arī var radīt pienākumu sajūtu, vainas sajūtu bērniem un mazliet to visu apgrūtināt. Bet tas jau būtu tāds plašāks ģimenes konteksts, bet man šķiet, ka ir vērīgi ieklausīties, ja apkārtējie saka tādā ciniskā veidā, ka tad jau nezinu, vai līdz tam nodzīvošu, vai kaut kādas šādas te frāzes, jo tas var būt tāds joks, tas var būt nekas, tas var neko nenozīmēt, bet tas varbūt tajā varbūt arī kaut kāda tāda skumja sajūta, tāda bezcerības sajūta par to, bet labi, tā tiešām ir tāda blakus tēma, atgriežoties pie tā, kāpēc tad šobrīd ir grūti nereti domāt par nākotni, jo tā ir tā, man liekas, tā mirkļa gratifikācija,
ka ir tik patīkami piedzīvot labas lietas šobrīd, un tas nākotnes es vēl ir tik atšķirīgs, jo varbūt nemaz negribas domāt, kāda tad es būšu vai kāds es būšu, tad, kad man būs 65, 70, 90. Es pat nevaru vispār iedomāties, manuprāt, sev tādā vecumā, bet jā, kaut kā man ir izdevies laikam vienkārši redzēt to kā pienākumu, kas ir jādara, ka tur nav vairs īsti jautājumi, bet tas loģiski ir paradums, kuram ir jāizveidojas. Bet runājot par tām kleitām, par tiem 100 eiro. Man personīgi ļoti grūti tērēt naudu drēbēs, jo man šķiet, ka es labāk iztērēšu naudu aizbraucot ceļojumā vai aizejot uz foršu restorānu, nevis nopērkot kārtējo lietu, bet tāpat laikā reizēm gribās un reizēm sanāk, vai ne? Un tad tu nopērc un ir forši. Bet ir forši uz to momentu bieži vien. Ir forši, kad, jā, nopirku, un tad pēc 3 stundām tu sēdi mājās, tu šķiet pats. Tomēr tie kaut kādi 100 eiro vai kaut vai tie paši 50 eiro, vai ka tas izraisa kaut kādu to pret emociju, ka tas šķiet pats, vai man tiešām vajadzēja. Kur tam kājas aug? Man liekas, arī tas tāds ļoti interesants moments ir, jo, ja tā ir, ja mēs pie sevis kaut ko tādu piefiksējam, tad, liekas, ir vērts paprasīt, mazliet vairāk pabakstīt sevi, uzmanīgi un tā mierīgi, bet tieši tā ar rūpēm, ar iejūtību, bet tomēr paskatīties patiešām, kur tad ir tās saknes, kas tā ir par sajūtu, vai tā ir vainas sajūta, nevajadzēja to darīt, tādi pašpārmetumi, vai tas ir kauns, vai tās ir bailes, tā ir nedrošības sajūta, kas būs pēc tam, vai varbūt tā ir bezkontroles sajūta, kas ar mani notiek, kāpēc es tā daru, kāpēc es esmu tik, izšķērdīga un dažādus vārdus cilvēki izmanto, lai aprakstītu sevi gan maigākus, gan skarbākus, bet tiešām paskatīties, kas tad ir tā par sajūtu, kāda sajūta rodas, un vēl es domāju par tādiem impulsīviem lēmumiem, ja ir tā, ka mēs pie sevis pamanām, ka ir tie impulsīvie lēmumi, impulsīvie pirkumi, tad varbūt reizēm tas, kas palīdz apstāties tajā brīdī, ir viens droši vien tas primitīvākais būtu mēģināt atlikt, bet tas nevienmēr izdodas, tāpēc, ka liekas, ka izdarīšu, gan jau nākamreiz citādāk, kaut kā izdodas sevi apmānīt, bet tas jautājums, ko, manuprāt, var sev uzdot, ir, kā es gribu sajusties pēc tam, kad es būšu izdarījusi šo pirkumu, kas ir tā sajūta, pēc kuras es tiecos, un ļoti daudz, kas var iznākt ārā. Tur atbildes atkal ļoti, ļoti dažādas varētu būt. Un es domāju, piemēram, par vientulības sajūtu, ka tur ir kaut kas tāds piepildošs tajā pirkumā. Kaut kas, ka iespējams tas ir cilvēks, kurš meklē tuvību ar citiem. Varbūt tās ir skumjas un gribas sevi iepriecināt. Un tad par ko tad es skumstu? Kas tad šobrīd dzīvē ir tāds skumīgs, kāpēc man tik ļoti vajag sevi iepriecināt šajā veidā, un varbūt ir vēl citi veidi, kā es sev varu iepriecināt. Varbūt tas ir kaut kas par statusu, kā man ir kauns, kā es izskatos, man vajag sevi parādīt citādāk, vai varbūt man ir kauns uz vairākiem pasākumiem iet vienā apģērbā, un ko tad padomās, un kā tad tas būs. Varbūt tā ir salīdzināšanās ar citiem. Arī ļoti, ļoti daudz, man liekas, tur varētu būt variantu. Cik interesanti man galvā parādījās asociācija, kas saka, kad ir retail terapija, jeb shopping terapija, tad šī burtiski izklausās pēc shopping terapijas, bet nevis, ka tavu terapija ir tādai, ka tu nopērc lietas, bet ka tu uztaisi savu tādu mazo terapiju pirms tu gribi kaut ko sev nopirkt. Jo jā, man tiešām šķiet, ka tik bieži mūsu kaut kādas ārējās darbības, kaut kāda impulsivitāte ļoti bieži nāk no tā, ka mēs iespējams sevi nesadzirdam vai kaut kā nesaprotam, un kā varbūt veicināt to kaut kādu pozitīvo dialogu ar sevi, gan naudas izteiksmē, gan shopping izteiksmē, jo man šķiet tik bieži sarunas par naudu sākas kaut kā negatīvi dēļ. Kad trūks naudas, vai nevar kaut ko atļauties, vai ir parādi, vai nevar nomaksāt briesmīgos komunālos rēķinus ziemā. Kad tur ir tāda, ka naudai tomēr dienas beigās, lai arī mēs runājam šobrīd daudz par kaut ko pozitīvo, bieži vien tur ir ļoti daudz kā negatīva arī klāt. Kā veicināt to savu pozitīvo sajūtu vai pozitīvo tādu redzējumu uz to?
Liekas, ir diezgan grūti aizliegt no tās pavisam negatīvās, varbūt sevi vainojošās, kauninošās, baiļpilnās iespējams sajūtas uz kaut ko pozitīvu, ka tagad es par sevi tikai rūpēšos, tagad es tikai maigi, tas būs tik jauki. Nu, tas varētu būt arī diezgan neautentiski, un tāpēc Un man liekas, ka nērti. jā, pilnīgi, varbūt pilnīgi nepierasti, Jā. iespējams, jā, un man liekas, ka tad varētu domāt par tādu viduspunktu, tādu neitrālu punktu, arī tas, kā mēs jau runājām par to iečakošanos, par sevi, par savām attiecībām ar naudu, ka tam patiešām, kā tu saki, tas reizēm notiek tajā brīdī, kad ir kāda krīze vai ir kaut kas, kas ir veicinājis šo te iekšējo dialogu, nu, vai monologu. Bet kad varētu pamēģināt par to padomāt tādā neitrālā, nu, emocionāli nepielādētā brīdī, vienkārši paraudzīties uz to situāciju, jo es domāju, tas jau tiešām ir tāds muskulis, tas ir tāds treniņš, kā mēs varam būt maigāki pret sevi un iecietīgāki un interesantā kārtā, tad, kad mēs kļūstam iecietīgāki pret sevi, nereti arī ir vieglāk pret citiem attiekties līdzīgā veidā, bet, nu, protams, tas jau nav tas mērķis, droši vien varētu ideālā pasaulē varētu sākt ar sevi un vispirms parūpēties par sevi, bet es domāju, ka tas noteikti nenotiek tā automātiski vai varbūt pat sākumā tas neliekas, kā mēs runājām tikko par to autentisko daļu, varbūt tas galīgi neliekas īsti, liekas kaut kā tā samāksloti, tā fake, kā tad es tā, kāpēc tā? Jo varbūt mēs esam pieraduši kaut kādā brīdī, kaut kādās tēmās un kaut kādās dzīves sezonās pret sevi attiekties diezgan skarbi. Viss, ko es šajā sarunā dzirdu, ir, kad mums ir jāmācās potenciāli vairāk kaut kā ieklausīties sevī. Jā, precīzi. Ak, nē. saprast kas tur ir iekšā. Bet jā, man tiešām fascinē tas, kad mēs tā padomām, jā, nauda, nu kas tas ir? Nu, papīrīts, monētiņa, vai ne? Bet jā, ka tas vai nu var mūs kaut kā ļoti iepriecināt, vai nu kaut kā ļoti, ļoti apbēdināt. Bet varbūt atgriežoties pie mūsu un tādu aplu uztaisot, ja mēs iesākām runāt par bērnību un par negatīvām pieredzēm, ja mūs klausās jaunie vai topošie vai esošie vecāki, kas varbūt ir tās lietas, ko mums vajadzētu veicināt ģimenē vai ko mums vajadzētu dot bērnam vai jaunietim, lai tā sajūta vai tās attiecības ar naudu jau pašā sākumā būtu pārliecinātākas. Mhm. Jā, man te gribas pieskarties tādam konceptam par psihes atsperību, kā no vienas puses ir tās nelabvēlīgās bērnības pieredzes, dažādas dzīves grūtības, krīzes, traumas, nu, dzīvē neizbēgami notiek dažādas sarežģītas lietas. Mēs katrs saskaramies ar kaut ko, kas var mūs ievainot, ietekmēt. Nu, tā ir tāda dzīves realitāte. Bet ir tā otra puse, tā psihes atsperība, kas mūs pasargā. Un te man nāk prātā tāda peļķes metafora, kā jautājums, vai mēs kāpjam peļķē ar plikām kājām vai ar gumijas zābakiem, ja līst, vai mums ir tas lietussargs, un tā psihes atsperība ir tad tie gumijas zābaki vai tas lietussargs, kas var mazliet vairāk, nu, pasargāt no tām dzīves krīzēm un no tām grūtībām. Un domājot par to, kā veidojas attiecības ģimenē, un tostarp arī ar naudu ģimenes kontekstā, tad es domāju, daudz kas jau notiek tādā automātiskā veidā, jo, protams, ir dažādi veidi, kā vecāki var veidot bērnam, palīdzēt veidot attiecības ar naudu, tur dažādas tehnikas, cik tur daudz dot, kādu kabatas naudu dot vai nedot, cik daudz stāstīt. Droši vien tas pamats varētu būt mēģināt runāt par to un mēģināt ieklausīties tajā, ko bērns no tā saprot, tāpēc, ka tas, ko iedod vecāks, nevienmēr ir tas, ko bērns būs sapratis un paņēmis sev līdzi, bet patiesībā jau attiecības ar naudu veidojas daudz dziļāk, senāk tajā, cik vecāki ir klātesoši, kā vecāki kopumā ir spējīgi dot savam bērnam, un es apzināti izmantoju šo vārdu ir spējīgi, tāpēc, ka ja vecāks nespēja, tad arī vecākam pašam ir savi iemesli, kāpēc tas tajā brīdī nav iespējams. Nu, tātad par to klātbūtni, jā, protams, arī par finansēm, bet es domāju, tāda emocionāla klātesamība, nu, ir ļoti, ļoti svarīga. Un arī es domāju par tādiem stāstiem, kur varbūt ģimenē ir bijis
iespējams viss kārtībā ar materiālo situāciju, nav bijušas tādas dižas lielas, nu, tādas dzīves vētras, un Un tāpat cilvēkam izveidojas tādas sarežģītas, sāpīgas attiecības ar naudu, un tad man, piemēram, nāk prātā, nu, tādi gadījumi, kur iespējams vecāki dod un ir devīgi, bet vienmēr atgādina, ka bet mums šim ir jāstrādā. Bet mēs šo nopelnījām, mēs tev dodam. Nu, arī tur atkal tik ļoti daudz dažādu naratīvu varētu būt, bet man liekas, ir ļoti, ļoti svarīgi, ka bērns var piedzīvot to, ka vecāki bez nosacījuma vienkārši dod. Un te es domāju par mīlestību, par klātbūtni, par emocionālu dziļumu, tuvumu, ka tas jau ir tas, kas, es domāju, iedod to drošo pamatu, un tad jau no tā drošā pamata tostarp arī attiecības ar naudu var veidoties kaut kādā tādā drošākā veidā. Saka, ka laimi vai prieku nevar nopirkt ar naudu, bet izklausās, ka prieks un laime un mīlestība ir tas, kas veicina mūsu kaut kādu naudas laimību vai kaut ko, ka viss ir saistīts. Un varbūt tad noslēdzot mūsu šodienas sarunu, nu es ticu, kad, un es šaubos, ka kāds noklausoties šo pēkšņi mainīs 180 grādiem savu uzskatu par naudu un ka visi mēs tagad kļūsim veselīgās attiecībās ar naudu. Bet varbūt tādus, nezinu, trīs ieteikumus, lai tās attiecības ar naudu kļūtu tomēr veselīgākas. 3 ieteikumi, lai attiecības ar naudu kļūtu veselīgākas. Nu, viens man šķiet varētu būt palīdzoši pavaicāt vienkārši sev, kādas ir manas attiecības ar naudu, un vai es tajās izjūtu kādu trauksmi, vai ir kaut kas, kas liekas apgrūtinošs, sarežģīts šajā dzīves periodā vai vispār. Un es domāju, ka tas var novest savukārt pie citiem nākamajiem jautājumiem, pie citām sajūtām, bet otra lieta varētu būt, ka tas man šķiet būtu palīdzoši, ja ir tāda saruna ar sevi, ka tas ir tādā neitrālā dzīves punktā, tāpēc, ka trauksmē ļoti sabiezē krāsas. Ja ir dzīves krīze, dzīves vētra, tad viss liekas ļoti klāt un tuvu un intensīvi, un es domāju, ir grūti tādā mierīgā, distancētā veidā paraudzīties uz to situāciju. Un trešais, kas varētu būt trešais? Man liekas, ka attiecībās ar naudu arī ir diezgan daudz baudījuma, ka patiešām mēs varam nopirkt pieredzes, piedzīvot un ka ir vērts arī to izbaudīt. Labi, varbūt kādreiz ir kāds impulsīvais pirkums, labi, varbūt ir kaut kāds aspekts attiecībās ar naudu, kas ir sarežģīts, bet ir ok jau arī izbaudīt. Un te es arī domāju par tādu varbūt lielāku taupīšanu, atliekot nākotnes baudas, tad kāpēc tad mēs atliekam? Protams, katrs var darīt kā gribas, tas ir ok, bet var jau arī drusciņi pabaudīt to dzīvi, to jau arī mēs drīkstam. Cik brīnišķīgi nots, uz kuras pabeigt šo mūsu sarunu. Varbūt par šo varētu runāt un vilkt vēl vairāk paralēlas, nekā mēs novilkām šajā sarunā, bet liels paldies par šiem brīnišķīgo sarunu. Es domāju, ka man būs daudz par ko domāt mājās braucot, un es domāju, ka arī mūsu klausītājiem būs tagad prāts aktīvs. Paldies tev, liels! Paldies tev!